Drīzumā brīnumiņš svinēs savu 23. dzimšanas dienu. Šie gadi bijuši piepildīti ar ticību, darbu un daudziem maziem, bet ļoti nozīmīgiem brīnumiem. Galu galā brīnumiņš pats taču ir brīnums. Tas reiz sākās ar klusu lūgšanu un vēlmi palīdzēt vienam bērniņam, bet tas sasniedza daudzas sirdis un šodien jau brīnumiņš kļuvis par atbalstu simtiem bērnu mūsu novadā. Vidēji gadā palīdzību brīnumiņā saņem vairāk nekā 300 bērnu ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem, arvien biežāk arī pieaugušie, un tā ir atbalsta vieta neskaitāmām ģimenēm. Mūsu sapņi turpina augt, lai palīdzētu vēl vairāk ģimenēm, bet šobrīd brīnumiņš nonācis situācijā, kuru saviem spēkiem nespēja atrisināt. Savu mūžu nokalpojis ir mūsu ēkas jumts. Segums kļuvis trausls un būvnieku veiktā apsakošana liecināja, ka jumts jāmaina pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu droši turpināt sniegt pakalpojumus, bet tam nepieciešami 56 000 eiro. Diemžēl nevalstiskajām organizācijām pagaidām nav iespēju piesaistīt projektus šāda veida būvdarbiem, tāpēc pirmo reizi daudzu gadu laikā esam spiesti lūgt ziedot. Ir viegli dot, bet grūti lūgt. Šis ir mūsu grūtākais lūgums 23 gadu laikā. Katrs eiro ir svarīgs, katrs ziedojums ir spēcīgs pavadiens drošā jumtā virs mūsu bērnu un ģimeņu sapņiem. Paldies, ka kopā radām brīnumus!